Aglanieks piesavinājies audzēkņiem domāto naudu, sporta uzturu un apģērbu. Savukārt viņa tēvs Aigars Aglanieks, kurš tolaik strādāja par skolas direktoru pienākumu izpildītāju, palīdzēja slēpt нотикушо. За Агланиекса. Отец и сын сейчас работают и там, и в Юрмале руководит Агланиекс. В Юрмале работают еще, может быть, где-то, а на самом деле осуждены. Saskaņā ar tālāko izmeklēšanu un apsūdzību tiesā, smaiļošanas treneris Raivo Aglanieks piesavinājās līdzekļus 3 gadu posmā. Epizodu ir daudz. Piemēram, 2018. gadā viņš savā bankas kontā saņēma 1500 eiro no Rīgas domes. Tā bija dienas nauda 5 audzēkņiem par piedalīšanos mācību. Вот когда они работали оба в Риге, в Ридзене, этот директор был отец Айгарс. Присваивали средства, ну, в общем, жульничали. Līdzīgi Raivo Aglanieks rīkojās ar pārskaitījumiem no Latvijas kanoja federācijas. Kopumā 11 000 eiro, kas bija domāti audzēkņu mācību treniņiem Spānijā un Polijā vai sacensībām Itālijā, Čehijā un Portugālē. Tā nauda palika viņam. Bet kā jums šķiet, kā tas tomēr ir sanācis, ka 2 gadus sanāca, ka tika zakti līdzekļi bērniem? Nu, to es jums komentēt nevaru. Vai es tiešām nezinu, kā var zakt no bērniem, vai, man šeit komentāru nav. Līdz bērniem nenonāca arī preces. 2019. gadā vairāk kārt gan ziemā, gan pavasarī toreizējais sporta skolas direktora pienākumu izpildītājs un trenera tēvs Aigars Aglanieks sūtīja dēlu Raivo izņemt no veikala audzēkņiem domātu apģērbu, sporta bikses, jakas, cepuri un sporta cimdus. To visu juniors piesavinājās, bet tēvs viltoja pavadzīmes, norādot kā saņēmēju citu treneri un liekot viņam parakstīties. Pēc līdzīgas schēmas treneris ar tēva palīdzību nelikumīgi tika arī pie sporta uztura. Raivo Aglanieks uz de facto telefonu zvaniem neatbildēja. Otrs apsūdzētājs komentāros bija skops. Vai tieši kāda sūdzība par mani tagad ienācot, lai jūs to, runāt par tādu lietu, ja būtu, kad beigusies lieta, kamēr tā lieta nav beigusies, tikmēr mēs par to lietu nepievar runāt. Pirmās instances tiesa apsūdzēto vainu pierādīja 2023. gada rudenī, nosakot kā sodu tikai sabiedriskos darbus. Pērn decembrī Rīgas apgabaltiesa piesprieda klāt arī naudas sodus un liegumu Aigaram Aglaniekam ieņemt vadošus amatus. Tiesa uzskatīja, ka pirmās instances tiesas noteiktie sodi sabiedriskā darba veidā un galīgais sods Raivo Aglaniekam un Aigaram Aglaniekam 420 sabiedriskā darba stundu apmērā katram. Да, легко делали. Что значит блатные? Своя мафия помогла. Но Айгара... Nezinu to, ka no 4. ir tā, kad ir skaidrs notiešais spriedums, un mans viedoklis ir, protams... Bet de facto ēterā pēc 2 nedēļām. Да, конечно, эту школу уже давно в Юрмале надо закрыть, реорганизовать, но и, наверное, за это возьмутся соответствующие органы. 15 gadiem mūsu brīvību atguva. И лет 15 назад, когда ушел старый директор, который в советское время там долго был, и в начале независимости.